Sveiciens! Es gribēju pastāstīt par diviem ļoti foršām lietām, diviem baigi foršiem jaunumiem. Un numur viens ir tas, ka pašlaik ir tāds atjaunojums, ka reklāmas laukumam tagad varēs pievienot vairākus izmērus klāt. Tas ir īpaši aktuāli tad, kad ir sponsorēšanas gadījumi, tad dažādi banneri iekļauti vienā pozīcijā. Un arī, kad ir divas valodas un pozīcija patiesībā pārdodās pa vienu cenu. Un otrs jaunums ir tas, ka mēs atdalījām no laukuma komentāriem atsevišķi vietu, kur var pievienot kliktāka specifikācija, jeb flash banneru specifikācija, kas arī ļoti svarīgi ir tieši reklāmas pircējiem, un tas nedaudz nebija īsti pareizā vietā pie komentāriem, jo komentāros pārsvarā bija labāk nokomunicēt tādas lietas, kā kaut kādas īpašas piedāvājumus šim laukumam, teiksim, aicinājumu, iegādāties vairāk, teiksim, tur, nezinu, labāku cenu, tam līdzīgi tā tālāk. Un es ātri parādīšu tagad gan pirmo, gan otro lietu. Un, teiksim, kad izveidoju laukumu, un arī ieiet arī esošajos jūsu laukumos, kas jau ir savadīti, tad šeit es vienkārši aizpildīšu. Apraksts, tad šeit mēs sakam kaut kādas unikālas lietas. Atkal mēs tad varam pievienot kaut kādu ātru. Un vēl pie novietojuma šeit mēs pievienojam tādu lietu kā dažādi, jo dažkārt gadās tā, ka dažādās lapas vietās bannerim ir dažādas pozīcijas. Dažās lapās viņš ir augšā, citur viņš ir zemāk, pa vidu un tā tālāk, tad arī šo var izmantot. Piemēram, šajā gadījumā atstājam augšā, pirmais ekrāns, faila formāts vēlams vienmēr arī atgādina atstājiet visus, tas ir rekomendējuši, un arī neaizmirstiet par piemēriem, tomēr tas daudz pievilcīgāk ir, kad klienti var pastīties pircēji un uzreiz redzēt, kur tieši tas bannerīts atrodas. Izmērus arī vēlams ap 40 kB, kas ir pilnīgi normāli priekš izstrādātājiem. Tātad šeit, ja ir tikai viens banneris nosaukums, šeit nav vajadzīgs, viss ir kārtībā, bet tajā brīdī, kad mēs šeit pievienojam tātad jaunos laukumu, tad jau mēs varam viņam katram iedot savu nosaukumu. Piemēram, šajā gadījumā mēs varētu dot viņam viens ir LV versija, otrais ir RU, un šeit arī attiecīgi būs tas pats izmērs, atkal viss tas pats. Un, principā, lūk, mums ir gatavs tāds komplekts priekš LVRU versijas, kas pārdotos vienu to pašu cenu, tad tas būtu viens izvietojums. Savukārt, ja būtu, teiksim, sponsorēšana, tad iespējams, ka mums būtu pavisam cita struktūra, būtu, piemēram, 120 x 600, teiksim, labā mala, labā mala, pievienojam jaunu, tur būtu 120 x 600, kreisā mala. Nu, principā, šeit būs labā mala, tad būtu kreisā mala. Lūk, tas ir numur viens, un otrs ir tas, ko es minēju, prasības flash formātu banneriem. Un te atkal, es jau esmu kaut ko te ievadījis, bet reāli kāds tas princips, jebkuram laukumam jūs varat ielikt iekšā tikai vienā vietā, vienam laukumam šo te prasības, un viņš automātiski tad visiem citiem laukumiem jau būs šeit iekšā, attiecīgi nav jāiet visos laukumos, jākopē iekšā un jātais viss no jauna. Tas, kas šeit ir interesanti, es paņēmu piemērus, pastījos speciāli, kuri tādi labākie piemēri, labākais patiesībā, kas man patika ļoti, bija tieši TVNetam, šeit arī atsauc ir. Principā šeit ir ļoti labi aprakstīts, kas tad ir tas labais standarts, arī tāds klasisks kliktaga iestrādes tas paraugs, un šeit arī citi teksti par to, kāds ir tas labā prakse. Tad arī aicinu izmantot, tad arī šo var kopēt vienkārši šeit iekšā, ja ir vēlēšanās. Principā tas būtu tas vēlamais, ka jūs vienkārši aizpildītu arī saviem laukumiem, vienam laukumam vienkārši ielikt iekšā to tehnisko specifikāciju. Un tas principā viss, veiksmīgu lietošanu.